Labdien, mani sauc Rinalds Ņicins, un šajā video pastāstīšu jums par savu referātu datormācībā. Mana tēma ir Microsoft Excel funkciju pārskats. Izvēlējos tieši šo tēmu, jo, manuprāt, Excel programma ir ļoti noderīga un plaši pielietojama mūsu studiju programmā. Šajā video iziešu cauri savam referātam un arī parādīšu savā pētījuma praktisko daļu. Tātad šis ir mans referāts. Šeit ir redzams saturs. Nedaudz ievadam. Mūsdienu pasaulē milzīga nozīme ir digitālām ierīcēm un to programmām. Šo programmu veidu un pielietojumu ir neskaitām daudz un dažādu. Ar šīm programmām var atvieglot savu dzīvi, liekot datoram izpildīt dažādas manuālas uzdevumus cilvēka vietā. Viens no šādiem manuāliem uzdevumiem ir datu apstrāde, rēķināšana un rakstīšana. Šim nolūkam ir izveidota Microsoft Excel programma. Tā sevī ietver daudz funkciju. Šo programmu apgūstot un pilnvērtīgi izmantojot, ir iespējams apkopot lielu datu apjomu un tos apstrādāt daudz dažādos veidos. Šīs programmas apgūšana un funkciju izzināšana ir manās interesēs, jo šī ir plaši izmantota programma, pielietojama gan manās studiju programmas ģeomātika ietvaros, gan manā ikdienas dzīvē. Lai runātu par Microsoft Excel funkciju pārskatu, svarīgi no sākuma definēt, kas tā funkcija tāda ir. Varam funkciju interneta avotos atradu dažādas definīcijas, piemēram, avotā Thesaurus atradu, ka funkcija ir uzdevums, nozīme, arī darbība, piemēram, kādai sistēmai. Taču runājot tieši Excel kontekstā, funkcija definē kā programmā iekļautu darbību, ar kuras palīdzību iespējams veikt noteiktu uzdevumu. Excel funkciju daudzums ir tiešām apjomīgs, tāpēc domāju, ka to ir noderīgi sadalīt kategorijās. Vērsos internetā avotos un atradu šādu ļoti labu sadalījumu Microsoft mājaslapā. To apkopoju šeit tabulā, kurā ir 13 dažādas kategorijas, tādas kā kuba funkcijas, datubāzes funkcijas, kā arī citas. Šeit arī katras kategorijas īsts apraksts un piemērs no kāda funkcija no kategorijas. Šeit parādīšu jums arī šo te Microsoft mājaslapu, no kuras tad ideju šim sadalījumam smēlos. Šeit saraksts, manuprāt, ir ļoti labi izveidots un ļoti veiksmīgs. Šeit katrā kategorijā atšķirās funkciju skaits, kur, piemēram, kuba funkcijās ir tikai 7, taču, ja mēs apskatām, piemēram, statistikas funkcijas, tad šeit jau ir krietni vien vairāk funkciju. Labi, atpakaļ pie referāta. Tā kā šo funkciju klāsts ir tiešām milzīgs, tad es izvērtēju, kuras no kategorijām tad ir noderīgs tieši ģeomātikas studentiem. Un izvērtējot ģeomātikas studiju programmā apgūstamos kursus, izveidoju sarakstu ar funkciju kategorijām, kuras visvairāk var būt noderīgas tieši ģeomātikas studentam. Un pie kategorijas pierakstīju arī mācību kursus, kuros šīs Excel funkcijas varētu būt īpaši noderīgas. Kā piemēram, matemātikas funkcijas noderētu tādos kursos kā matemātika, fizika, ģeodēzija, reljefs, skaitliskie modeļi, globālās pozicionēšanas sistēmas, astronomija. Vēl noderīgs arī, manuprāt, ir inženieru funkcijas un statistikas funkcijas. Par matemātikas funkcijām. Ar šo funkciju palīdzību ir iespējams veikt dažādus aprēķinus, un liela priekšrocība Excel programmā ir iespēja veikt vienāda veida aprēķinus ar lielu skaitļu daudzumu vienlaicīgi. Bieži pielietotas matemātiskās funkcijas ir tādas kā sum, pi, power, round un sin. Inženieru funkcijas. Šīs var būt mazāk dzirdētas. Šīs funkcijas ļauj pārveidot mērvienības, pārveidot skaitļus binārā, decimāla formā vai oktāla skaitļu formā, darboties ar kompleksiem skaitļiem un veikt citas līdzīgas darbības. Bieži pielietojams inženieru funkcijas ir šeit norādītās convert, bind to decimal, gstep un arī šī imlog 10.
Tāda saprotamākā varbūt ir convert, ar kuru var pārveidot mērvienības. Statistikas funkcijas darbojās kā rīks, lai pārveidotu statistikas datus, veikt ar tiem aprēķins un sniegt informāciju par šiem datiem. Bieži izmantotas funkcijas ir average, count, correl un median. Tātad, lai labāk izprastu ģeomātikas studentiem aktuālas Excel funkcijas, internetā atradu datus par ASV štatu mediāno augstumu virs jūras līmeņa. Izvēlos tieši šos datus, jo tie ir aktuāli šajā studiju programmā un tie ir doti mērvienībā, kurā Latvijā ir reti izmantot pēdas, kas dod iespēju noderīgi izmantot inženieru funkcijas un ar tām pārveidot mērvienības. Tātad šos datus lejupielādēju un ielīmēju programmā Excel, kur šeit ir doti katra štata mediānais augstums pēdās. Tad ar inženieru funkcijām convert un gstep veicu tās darbības, kā no augstuma pēdās pārgāja uz augstumu metros. Šeit varam redzēt, kā šo funkciju praktiski izmanto. Mēs ierakstam convert, tad šūni, no kuras ņemam skaitli, un tad ierakstam mērvienību, no kuras pārējām, un tad uz kuru pārējām. Šī varbūt mazāk tāda dzirdēta funkcija gstep ļauj noteikt, vai konkrētā vērtība pārsniedz kādu slieksni vai nepārsniedz. Un šeit pārbaudīju, vai štats ir augstāks nekā Latvijas augstākā virsotne. Un vieninieks šūnā nozīmē, ka štats ir augstāks, un nulīte nozīmē, ka štats nav augstāks. Tālāk darbības ar matemātikas funkcijām. Atkal datus iekopēju šeit šādā tabulā un noteicu no sākuma ar vienkāršu atņemšanu, vai kāds ir šī štata augstums virs ASV vidējā augstuma. Tālāk ar funkciju ABS, jeb absolute, noteicu šo te augstumu virs vai zem vidējā. Jo, kā redzams, iepriekšējā šajā kolonā mums ir arī negatīvi skaitļi, tad nākamajā ir tikai pozitīvi. Šeit ar zaļo krāsu iezīmēju štatus, kuri ir augstāki par ASV vidējo, un tad šeit jau zemāki ar zilo. Pēc tam iekopēju datus no iepriekšējās lapas par augstumu metros, un tad ar round down funkciju noteicu augstumu pilnos metros, jeb augstumu pilnos metros. Tālāk ar trešo kategoriju statistikas funkcijām izmantoju tādas funkcijas kā average, mode, median, min, max and count un countif. Tātad ar average noteicu vidējo štata augstumu, tad ar mode noteicu biežāk sastāvamo vērtību starp štata augstumiem, tad ar median mediāno, tad ar funkciju min noteicu, cik augsts ir zemākais štats, un ar max noteicu, cik augsts ir augstākais štats. Piemēram, funkciju max mēs pielietojam iezīmējot šo te, ierakstot max, un tad iezīmējot šo te šūnu apgabalu, no kura tad vēlamies noteikt maksimālo vērtību. Pēc tam ar funkciju count izskaitīt, cik tad štati šeit ir iekļaut šajā statistikā, un pēc tam ar funkciju countif noteicu štatu skaitu, kur ir augstāk par 1000 pēdām. Šeit jāzīmējam šo te šūnu apgabalu, un tad ierakstam nosacījumu, kuram ir jāizpildās, lai štats tiktu ieskaitīts šajā skaitā. Ar statistikas funkcijām cieši saistīti ir arī grafika un diagrammas, tāpēc šo štatu nosaukums un to augstumu apkopoju šādā diagrammā. Tagad atpakaļ pie referāta. Izdarot šo pētījumu un uzrakstot referātu, veicu vairākus secinājumus. Kā piemēru var minēt, ka Excel, manuprāt, ir ļoti parocīga un intuitīvi lietojama programma, kur es varu ļoti noderīgi pielietot savu studiju ietvaros. Tālāk ir norādīti arī
literatūras avoti, kurus izmantoju referāta izveidošanai. Paldies, ka skatījāties, un ceru, ka no manis stāstītā ieguvāt kaut ko noderīgu.